Statistika ir matemātikas nozare, kas nodarbojas ar datu ievākšanu, apstrādi, analīzi, interpretāciju un prezentāciju. Tās mērķis ir sniegt izpratni par datu struktūru, sadalījumu un tendencēm, lai varētu pieņemt pamatotus lēmumus dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, socioloģijā, medicīnā un valsts pārvaldē. Iedomājies, ka vadi uzņēmumu un vēlies veikt uzlabojumus, lai saglabātu savas pozīcijas tirgus nozarē. Lai to izdarītu, ir jāsaprot klientu vēlmes un priekšrocības, kuras tie novērtē. Šeit nāk palīgā statistika, ar tās palīdzību apkopojot un analizējot klientu atsauksmes, pārdošanas datus un tirgus tendences, var pieņemt informētus lēmumus par to, kā uzlabot savu produktu vai pakalpojumu. Statistika ļauj mums izprast datus un pats galvenais – rīkoties atbilstoši. Statistika sastāv no divām galvenajām daļām – aprakstošās, deskriptīvā statistika un skaidrojošās, inferenciālā statistika. Vēlāk pētīsim šo dziļāk, bet šodien vienkārši jāgūst priekšstatu, tātad deskriptīvā statistika apkopo un raksturo datu kopumu ar dažādiem statistikas rādītājiem, piemēram, vidējā vērtība, aritmētiskais vidējais, mediāna, vidējā vērtība, modus, biežāk sastopamā vērtība un dispersija, datu izkliedes mērs. Šie rādītāji sniedz ātru ieskatu par datu kopuma galvenajām iezīmēm. Savukārt inferenciālā statistika izmanto datu kopuma izlasi, mazāku datu daļu, lai izdarītu secinājumus vai prognozes par visu datu kopumu, populāciju. Tas ietver hipotēžu pārbaudi, konfidences intervālus un regresijas analīzi, lai novērtētu, kā mainīgie savstarpēji ietekmē viens otru. Pieņemsim, ka vēlies uzzināt savu vidējo atzīmi matemātikā par 5 pēdējiem gadiem, tu apkopo atzīmes 5 gadu garumā pa semestriem un lūk tava vidējā atzīme. Redzi, kāda ir tava biežāk sastopamā atzīme un konstatē, ka datu izkliede ir maza, bet tāpat tu redzi, ka atzīmes ir pasliktinājušās. Izmanto datu kopuma izlasi, secini, ka prognozes, ja tā turpināsies, var nebūt optimistiskas. Analizējot datus, redzi, kurā brīdī atzīmes ir pasliktinājušās un atceries, ka tobrīd bija apslimis un mazāk kā citreiz veltīja laika mācībām. Tagad tev ir rīcības plāns, vēlreiz pārskatīt tā laika mācību vielu, tādējādi novēršot robu zināšanās, kas iespējams negatīvi iespaido tavas turpmākās sekmes. Statistika palīdz saprast pasauli ap mums, identificējot modeļus, tendences un attiecības starp dažādiem mainīgajiem. Gan deskriptīvā, gan inferenciālā statistika piedāvā dažādas metodes un tehnikas, lai pētītu un analizētu datus, ļaujot tev pieņemt informētus lēmumus dažādās dzīves situācijās, un tās ir neapšaubāmas priekšrocības.